Es jūs vēlos apsveikt īpaši tos, kas stāvē šīs iniciatīvas, ka jūs šo darbu esat uzņēmušies. Man šķiet tiešām vajadzība ir kādu laiku. Un es ceru, ka šī mums būs produktīva diena. Ja es varu tā sākumā izteikt kādas pārdomas, kurās es pats atrodos, kuras es pats cenšos noformulēt, varbūt šis tas kādam no jums izklausīsies provokatīvi, varbūt kādam arī nepieņemam, bet, ja tas var izraisīt kaut ko drusciņu vairāk domāt, tad mēģis būs sasniegts. Un varbūt jūs esiet tad gudrāki un aizdomāsieties tālāk un zināsiet, ko ar visu to darīt. Viennozīmīgi tas izaicinājums mūsu priekšā ir liels, un tas virziens, kurā mēs kā sabiedrība ejam, nav pareizs. Un viennozīmīgi vietā ir satraukums, neapmierinātība, vietā ir zvanīt trauksmes zvanus, tas viss tā ir. Bet tad, kad mēs tādu laiku esam cīnījušies, tad reizēm ir, varbūt tā kā sportā, nospēlē hokejā pirmo periodu, to mēs visu redzam, bet tad tur ir pārtraukums, ko mēs neredzam, bet kur spēle turpinās. Varbūt pat vēl būtiskāk nekā tas, ko visi skatās uz televīzoru. Spēle turpinās ģērbtuvēs, tur tiek plānots, runāts, izmantots dažādas taktikas. Un tad spēle atkal atgriežas laukumā. Un man šķiet, ka mēs tādu laiku esam cīnījušies un paskatāmies uz rezultātiem un redzam, ka tie rezultāti nav tādi, kāds mēs gribētu redzēt. Tad, protams, mēs varam pastiprināt to, ko mēs darām. Varbūt mēs varam enerģiskāk rādīt ar pirkstiem uz to, kurš ir vainīgs. Varbūt pat sastrīdēties savā starpā un sākt viens otram pielikt kaut kādas apzīmējumus. Un tad, ja es pratīšu parādīt pareizā virzienā ar pirkstiem, kas vainīgs, tad es jutīšos labi, bet gala rezultātā tā spēle tiek zaudēta. Es ceru, ka es saprotams par ko runāju. Redziet, un par ko man ir tā bijis jādomā? Es domāju, 1. gadsimts, kristietība, absolūti apspiesta, nicināta cilvēku grupa, bez finanšu līdzekļiem, bez ietekmes valdībām, bez ēkām, bez izglītības sistēmas, kas to visu atbalsta, bez semināriem, bez kristīgām organizācijām un tā tālāk, bez kristīgām izdevniecībām, bez kristīgiem laikrakstiem. 1. gadsimts, tāda situācija. Un tomēr kristietība izplašās, pārņem aizvien jaunas teritorijas, cilvēku prātus, satver cilvēkus un paiet kāds visai neilgs laiks, un par to, lai runā vēsturnieki, un pēc brīža kristietība kļūst par Romas oficiālo ticību. Tas, protams, arī nav viennozīmīga situācija, bet mēs redzam, kristietība īsā laikā kļuva par spēku, par balsi, ko nevarēja vairs ignorēt. Kaut ko vajadzēja ar to darīt. Un imperators saprata, labāk to ir paņemt savā pusē, nekā cīnīties ar to. Un tad atvainojos par paralēli, bet man ir bijis jādomā. Geji. Atkal man patīk referāts, ko mēs tikko dzirdējām, kur tika parādīts, tā nav vienīgā problēma, bet tas bezmazliet kļūst kā tāds simbols visai šai cīņai. Pirms neilga laika, taču tomēr jāatzīst absolūti nicināta, ārpus likuma pasludināta grupa, bez finansēm, pirms tādu laiku absolūti nesaprasta, izsmieta, mēs varam kāds teikt, ir pamatot izsmieta, bet ne par to stāsts. Būtībā marģināla grupa vēl pirms pāris gadu desmitiem. Rietumos varbūt
labi, patīsim, kaut vai pateiksim, paņemsim 50 gadus atpakaļ. Ja? Un pagājis kāds laiks, un šīs ideoloģijas pārstāvji ir ar milzīgu spēku, ar milzīgām finansēm, ar ietekmi masu saziņas līdzekļos, ar ietekmi filmu industrijā, ar ietekmi zinātnē, ar milzīgi spēcīgu lobby, un šodien pat cilvēki tā paskatās, un viņiem ir jāsaprot, kurā pusē tad spēlēt. Mums pat nesen bija, necitējiet man par to, bet pirms brīža bija saruna par Latvijas televīziju, un mēs tā skatāmies, tad ar jauno televīzijas vadību ir tāda sajūta, ka televīzijas vadība ir spiest izvēlēties, kurā pusē spēlēt, un ir kāds pazīmes, kas liecina, ka viņi grib spēlēt tajā otrā pusē. Ja mēs tā varbūt primitivizējām, nav jau gluži tā, ka divas puses. Un redzēt, tad tas ir jautājums, mēs varētu sacīt, tās ir pilnīgi divas nesalīdzināmas lietas, un varbūt tur jau kāds sacīs, tā ir absolūti ķecerīgi, kad salīdzināt kristiešu 1. gadsimtā ar šo kustību 20. un 21. gadsimtā. Bet man šķiet, priekš manis tas uzdod kāds jautājums. Un šeit tur ir tā atšķirība, mēs varam teikt, tās ir pilnīgi divas pretējas lietas. Mēs varam sacīt, tās stāv divi pilnīgi pretēji gari, ja vēlaties. Ja? Dzīvības un nāves ideoloģija, vai mēs visādas apzīmējumus varētu piemeklēt un pamatot, un reizēm pārspīlēt. Bet ne par to stāstu, jo redzēt, 1. gadsimtā arī bija divi gari, tāpat kā 1. gadsimta arī bija labais un ļaunais. Tāpat kā 21. tas jau nav nekas jauns. Un man šķiet, tas viena atbilde, ko es priekš sevis meklēju un saprotu, man šķiet jautājums ir, cik radoši mēs esam savā darbā. Un man šķiet viena problēma ir tā, ka tad, kad mēs jūtamies, ka mums ir vairākums, un tas bija tas, kas notika ar kristietību rietumos, ka mēs pierodam pie tā, ka mums pienākas, ka mūsos klausās, mums ir balss. Mēs varam runāt tā kā drusciņu augšas, jo mums ir platforma, tāpat kā man tagad, es runāju jums, un kāda no jums sēž un man nepiekrīt, bet jums parādām, jūs neko nevarat izdarīt, jo man ir mikrofons. Ja? Un es varu atļauties reizēm pat, ziniet, kā tas ir, tik līdz tev ir platforma, daļai tu sāc atslābt, jo tev, un daļai tā ir problēma tā, ka kristieši ir domājuši, mums ir platforma un citiem pienākas uz mums klausīties. Ja mēs pārstāvam kristīgo vēsti, šī ir rietumu kultūra, mums ir tiesības uz balsi. Bet tā īstenība ir tā, ka šī attieksme iemidzina, un tad, kad mēs šo attieksmi pieņemam, mēs kļūstam neradoši, un mēs ar laiku balsi zaudējam. Tas man šķiet ir līdzīgi, kā, ja mēs paskatāmies lielas korporācijas, kas ir kādreiz bijušas milzīgi ietekmīgas. Kaut vai mēs paskatāmies tad, kas notiek ar milzīgu korporāciju Motorola, ja, vai BlackBerry, kas kādreiz likās, kam šaubas, milzīga kompānija ar milzīgu ietekmi, un šodien šie milzīgie uzņēmumi burtiski sabrūk. Kāpēc? Tāpēc, ka vienā brīdī viņiem likās, ka viņiem ir viss atbildes. Un viņi nebija spiesti kļūt radoši. Viņi domāja, ka viņi ir atraduši. Un man liekas, tas jautājums ir, kas šodien ir tie cilvēki? Viens ir, mēs varam mēģināt to visu novest līdz kaut kādai tādā konfrontācijai, debatei, un kurš izspēlēs labākus argumentus, un tam arī visam ir savu vietu. Un es ceru, ka Kristīgo juristu apvienība varēs palīdzēt un pienest labu pienesumu tajā visam. Bet jautājums jau ir tāds, kas šodien stāsta, kas šodien veido Latvijas, ja vēlaties, rietumu sabiedrības to mega narratīvu, to lielo stāstu, kas šodien veido to. Un, lai mēs varētu veidot šo stāstu, mums ir jābūt radošiem, ka mūs sadzird. Mums ir jābūt drosmīgākiem uzdot jautājumus. Mēs nevaram vienkārši atgriezties tikai
pie kaut kādām tādām aizvainojošām debatēm un kaut kādu frāžu izsaukšanu. Mums jāsaprot, ko mēs šodien varam darīt. Lai mēs atkal varam būt tie cilvēki, kas veido Latvijas stāstu. Un tas ir daudz sarežģītāks uzdevums. Un man jāatzīst, man turpat nav atbildes. Man šie tie ir jautājumi, kurus es gribu aicināt jautāt. Cik radoši mēs esam? Man šķiet, iepriekšējā referātā bija vairākas labas atbildes. Atcerieties to, ka mūsu vēsts pirms ir pozitīva. Kā mēs to stāstam? Ko mums vajadzētu darīt, lai sadzird šo mūsu vēstu? Mēs nevaram vienkārši pieprasīt, mēs esam kristieši, tāpēc mums ir tiesības uz balsi. Tā tas īsti vairs nestrādā. Ieradumi pēc cilvēki varbūt tā izrāda ārēji cieņu, varbūt viņi to kaut kādos kapsvētos ir iemācījušies, tur Romītā aizved līdzi un sacīja mācītājs, runā pastāv klusu, un joprojām varbūt cilvēki tā ieradumi pēc vēl tā, kristieši tā, paklausīsimies. Bet pa lielam mēs esam citā pasaulē. Un mums ir jāatrod veids, kā uzrunāt cilvēkus, kā satvert viņus, kā satvert viņu iztēli, ka mēs atkal atgriežamies tajā sarunā un mums ir ko pienest. Man ir vairāk jautājumu nekā atbildes, un tāpēc labi, ka jūs esat sapulcējušies. Dievs jūs sveic.